Tā, nu ko beidzot var jums parādīt, pie kā tad mēs esam strādājuši pēdējos, es pat nezinu īstenībā, cik mēneši, diezgan daudz, jo kamēr mēs ar programmētāju saskaņojām visas mājaslapas lietas, kamēr mēs viņus izrunājām, aprakstījām, kas un kā, un arī īstenībā daudz, kas ir pamainījies no tā sākuma stadijas, kāda viņa bija plānota. Un beigās es varu tiešām teikt, ka mēs esam uzbūvējuši pirmo tādu Latvijā autoskolas ekosistēmu. Man ļoti ir iepaties tas vārds, bet viņš tiešām atbilst šai mājaslapai. Kāpēc? Tāpēc, kad mēs piedāvājam pilnīgi visas saistītās iespējas, tā kā visas lietas, kuras tev ir jādara saistībā ar to, ka tu mācies autoskolā. Sākot ar online pierakstiem, turpinot ar dažādiem video materiāliem, visādiem braukšanu vērtējumiem un vēl visu kaut ko. Tā kā tiešām ir pastrādāts ļoti daudz, un man tiešām ir patiesas prieks jums parādīt šo projektu. Un tad mēs mazliet vienkārši ātri izskriesim cauri, jums parādīšu dažas lietiņas, kādā veidā tas viss strādās un kā tas izskatīsies jums. Un tie visi vienkārši būs kā piemēri, vienkārši sagatavojas dažus tādus momentus, kur mēs vienkārši varēsim iziet cauri. Tālūk, tad mēs esam iegājuši jaunajā mājaslapā. Te ir visādas arī tādas standarta lietas, bet vienkārši paskatīsimies, kādā veidā tad notiek tā pieteikšanās. Pieņemsim, būsim Jānis Ozols. Tā e-pastu mēs norādīsim Bava autoskolas testa e-pastu. Vienkārši es uz ātru aizpildu to pieteikumu. Tests, apstiprinam noteikumus, veicam apmaksu. Tālāk, tad mēs esam aizpildījuši pieteikumu mājaslapā, lai uzsāktu kursus, parādīšu, kādas tad būs tās iespējas tiem lietotājiem. Tad šobrīd, kas ir, mēs uzreiz saņēmām uz savu e-pastu ielagošanās informāciju, tātad klientu autorizāciju, izmantojam tad mūsu e-pastu, kuru mēs esam norādījuši. Un parole, kur mums smuki ir atnākusi. Es jau esmu to visu sagatavojis. Tad uzspēdīsim atcerēties. Un esam ielagojušies iekšā. Ja? Tad parole mēs varam saglabāt. Tad šādi izskatās tā darba virsma, kur mēs darbojamies. Šeit mums ir tad pilnībā viss. Kas man ļoti patīk, tavu pienākumu, tātad šeit mēs atgādinām par to, kas ir jāizdara. Sākumā ar līgumu noslēgšanu, turpinot ar apmācībām, cik īsā laikā, kas mums ir jāaiziet, un visas pārējās lietas, kuras ir ļoti svarīgas. Tas būtu tāds manā uztverē tāds motivācijas boks, lai viss tiešām raiti iet uz priekšu, un lai jūs nevis vienkārši iestājaties un vienkārši eksistējat autoskolā, bet jūs tiešām mācaties, jūs iegūst zināšanas, jūs pabeidzat un jūs tiekat pie vadītāja apliecības. Tā kā tas, manuprāt, arī vispār galvenais mērķis, kāpēc mēs te vispār to visu tad daram. Tālūk, tad parādīšu profilā, kas tad mums notiek profilā. Kur mums uzreiz ir informācija, tas, kad vajadzētu ievadīt savus datus. Tad vienkārši kaut kādus random datus mēs tagad ievadīsim testa versijai, saglabāsim tos, un mēs redzam, kur mēs varam uzreiz iepazīties ar līgumu. Iepazīstoties ar līgumu, beigās mums ir tātad viņš jāapstiprina. Tātad kur mums ir līgums. Neiedziļināsimies detaļās, to jūs visu varēsiet izpētīt. Līgums ir apstiprināts. Arī pieteikšanās formā mēs tātad šeit redzam, kad mums jau ir pamainījies noteikums, kas mums ir jāvēro. Tad jānoklausās pirmais moduls e-vidē un jāapmaksā braukšanas. Ko mēs darām tālāk? Te mēs redzam, tad nākamais boks mums ir, protams, teorija. Tad mums ir jāapgūst šis teorijas kurs, kas notiek mūsu e-vidē. Mēs tiešām iepriekšējais projekts, ko mēs pabeidzām, ir šī mūsu e-vidas platforma. Es tiešām lepojos ar šo platformu, un es tieši visvairāk lepojos tieši tādā saturiskuma ziņā, jo nav neviens autoskols, kas ir ieguldījis tik ļoti lielu darbu saturiskuma ziņā, kā to izdarījām mēs. Pārējās pārsvarā vienkārši ir, kā sacīt, nosēdinājuši pasniedzēju, bez jebkādām interaktīvām lietām vienkārši pasniedzējs nostāst jums šo materiālu, un tas arī ir viss. Bet mūsu e-vidē ir tiešām ļoti daudz dažādu piemēru no dzīves situācijām, kur esmu braucis, tas pats apdzīšanas manevrs, kā es viņu esmu veicis, vēl dažādas situācijas, krustojumi, viss.
Un arī esmu pats zīmējis dažādas situācijas tur pa virsu, krustojumiem stāstījis un tā. Runāju to tik ātri, tāpēc, ka lai vienkārši ļoti daudz ko stāstītu, lai maksimāli īsā laikā jums to visu izstāstītu. Bet tad, jā, turpinam mēs ar e-vidi. Profilā mēs tad redzam, kas tad mums notiekās, kad mums ir šobrīd jāatnoklausās pirmais moduls, pārējie moduļi mums nav pieejami. Tad atgriežamies uz pieteikties, spiežam tātad mācīties e-vidē. Šeit mēs nonākam mūsu e-vidē, ielogosimies tajā iekšā. Un šeit mēs redzam, te pirmkārt ir instrukcijas video, kur tiešām iesaku visiem noklausīties, jo mēs ļoti strādājam arī šobrīd. Daudzas lietas esam pieprogrammējuši klāt, lai šī e-vide tiešām strādātu maksimāli labāk. Un, ja gadījumā rodas kaut kādas problēmas, mēs ar programmētāju tās mēģinām visas atrisināt. Un, līdz ar to mums ir tiešām tāds diezgan labs tehniskais supports, teiksim to tā. Un šeit tad mums ir pieejami visi moduļi. Šis ir iziets profils, tāpēc jūs redzat visu šādā skatā, bet tā doma būs tāda, ka šie moduļi pārējiem nebūs pieejami, un vienkārši šeit jums būs tad secībā sākumā pirmais video, nākamais un tā tālāk. Bet katrā ziņā, jā, atgriežoties pie šīs te Bavas ekosistēmas. Tātad teorijas kursa 8 moduļus mēs tad klausamies 8 moduļus tad mēs klausāmies e-vides platformā. Paralēli mēs jau varam uzsākt braukšanas nodarbības. Tātad, lai pieteiktos uz braukšanas nodarbībām, protams, mums sākumā ir jāveic maksājums. Šeit mēs tad redzam, vai mēs kaut ko esam maksājuši vai neesam pa braukšanām. Pieņemsim, samaksāsim pa 4 braukšanām, spiežam papildināt, izējam tos maksāšanas soļus. Un tad mēs redzam, ka rekursu sistēma mums parāda, ka mums ir pieejams 4 braukšanas, no kurām vēl pagaidām nevienu neesam izmantojuši. Kā tad notiek pieteikšanās? Kā jau redzam, rekurta mums ir pieteikšanās pilnībā visam, gan teorijas kursas, braukšanas nodarbības, klātienes nodarbības, teorijas eksāmens un tā tālāk. Tātad pieteiksimies braukšanas nodarbībām. Tātad šeit mums parādās kalendārs, saliku tikai vienus laikus, tīri tādam piemēram, te, protams, būs diezgan liela instruktoru izvēle. Un rekurtā tad mēs redzam pieejamos brīvos laikus, mēs redzam instruktoru fotogrāfiju, apraksts, kāda pārnesuma kārba un tā tālāk. Un šādā veidā rekur mēs varam pieteikties uz braukšanu. Tālāk rekur mums tad šeit parādās tas, ka mēs esam tā kā rezervējuši, pieņemsim, norezervējuši šeit. Redzam mums tātad mūsu ieplānotās braukšanas. Parādījuši tad instruktoru sarakstu, kur mums tātad varam, protams, atlasīt manuālā un automātiskā, un tad šeit mēs redzam, cik garš ir izaudzis tātad Bavas instruktoru saraksts. Tātad mums tiešām ir pievienojušies ļoti daudz labi instruktori mūsu komandai, kas tātad palīdz apmācīt jūs. Bet atgriežoties pie braukšanas nodarbībām, šeit mēs tad redzam tos, kuras braukšanas mēs esam rezervējuši, un te parādīsies pilnībā visas historijas visām nodarbībām, kuras tad mēs esam braukuši. Tad turpinot par braukšanas nodarbībām, parādīšu, kā tad izskatās, kad mēs šo nodarbību esam apmeklējuši. Redzam, tad te mums parādās instruktoru komentārs, ja mums viņu tādu ir norādījis. Tā es vienkārši uzrakstīju, tātad vienkārši kā piemēru, lai jūs redzat, kā tas parādīsies. Un arī kļūdas, kuras mums instruktors ir atzīmējis braukšanas laikā. Tātad šeit mēs redzam, kādas kļūdas mēs tad esam pieļāvuši, pie kā mums ir jāpiedomā. Un šādā veidā tad veidosies mūsu braukšanas nodarbību vēsture, kad mēs redzēsim kaut kādus komentārus no instruktora puses un redzēsim arī mūsu atzīmētās kļūdas. Un nākot uz nākamo braukšanu, pieņemsim, mēs būtu atnākuši tagad uz nākamo, un mēs apstāmies, nākamajā iepriekšējā reizē bija tā, ka tātad sajūgs, jāpiedomā pie sajūgu, pie ceļa apzīmējuma jāpiedomā, jācenšas iespējas izmantot un skatīties uz apmalēm. Tāda tā doma, tad, lai mēs varam visu laiku, lai varam būt tajā procesā, visu laiku atkārtot tās lietas, jo tikai tādā veidā mēs tad strādāsim pie tādas, tikai tādā veidā būs efektīva šī apmācība un tas progress mums nāks īsā laikā. Tālāk, tad mēs varam pieteikties arī klātienes nodarbībām šeit.
8 moduļus mēs varam noklausīties e-vidē, bet 3 mums ir jāapmeklē. Šeit arī ieliku tikai 3 laikus, lai mēs redzam, kā tas izskatīsies. Tad 9., 10. un 11. modulis, kas ir būtiski, tad mēs nevaram vienā nedēļā noklausīties vairāk kā 3 moduļus. Pieņemsim, ja mēs esam šonedēļ gājuši vienu e-vidus moduli, tad klātienē mēs varam tikai vēl 2. Ja neesam nevienu e-vidus moduli gājuši, varam visus 3. Un tad mēs vienkārši varam pieteikties uz e-vidus modulu. Šeit arī mēs redzam, kad mēs viņam esam pieteikušies. Pieteiksimies uz visiem 3, lai redzam, kā tas izskatās. Tālūk, tad šeit veidojās mums smuki sarakstīns, lai mēs varam jebkurā brīdī ieiet savā profilā, atcerēties, kad mums ir šī klātienes nodarbība. Tad teorijas eksāmenis. Arī tam mēs varam pieteikties šeit. Arī esmu salicis dažus laikus. Izvēlamies savērtāko, spiežam tātad pieteikties, un šeit mēs tad uzreiz arī redzam, ka esam pieteikušies uz teorijas eksāmenu, tātad 6.02. Tā kā viss ir tiešām pārdomāts un izdomāts tā, lai jums tiešām būtu ērti, lai ir visas iespējas pieteikties, rezervēt šos laikus tieši mājaslapā caur šo ekosistēmu, un lai nav kaut kādas liekas e-pasta komunikācijas, lai visu mēs varam tātad ērti izdarīt caur savu profilu. Un pēdējais, ko mēs šajā sadaļā apskatīsim, tad mēs šeit varam pieteikties arī braukšanas eksāmenam, kas būs jādara visiem, un, ja gadījumā ir nepieciešams, tad varam pieteikties arī pirmās palīdzības kursam. Braukšanas eksāmenam pieteikšanās notiek tieši tāpat kā visām nodarbībām, teorijas eksāmenam, klātienes nodarbībām, tātad caur kalendāru. Šeit mēs tad redzam instruktoru, kurš mums piedāvā šo eksāmenu kārtot, un tad vienkārši mēs spiežam pieteikties. Un tad pati foršākā lieta, ko es parādīšu jums, kas šeit jums visiem būs pieejams, tad šeit jums būs pieejama ļoti daudz dažādu informāciju, no kuras jūs tad varēsiet mācīties gan priekš braukšanas nodarbībām, gan priekš eksāmena. Esam sataisījuši diezgan apjomīgu teorijas testu priekš tehniskajiem jautājumiem, priekš dažādiem sarežģītiem krustojumiem, ceļazīmēm un tā tālāk. Tad šeit vizuāli mēs redzam, kā tas apmēram izskatās. Tā es vienkārši ātri saspēdījuši, lai vienkārši vizuāli jums ir skaidrs, ko jūs šeit varēsiet apgūt un kam varēsiet iziet cauri. Tātad teorijas tests ir viena lieta. Nākamā lieta, kas ir ļoti forša, tad jūs varēsiet laikus jau mājās samācīties visus grūtākos krustojumus. Kā redzam, tas skaits ir tiešām ļoti, ļoti liels. Pieņemsim, Ziepniekalnā jau vien ir vairāk kā 40 dažādi video. Un kas ir forši, tad rekur šeit ir tāda atsteņa, tā mums augšā ir paskaidrojums. Apskatīts vai neapskatīts, tad kamēr mēs neesam šo krustojumu apskatījušies, mēs redzēsim, tā atsteņa mums ir tātad pārstrīpota. Kā mēs apskatāmies, esam, pieņemsim, iepazinušies ar šo krustojumu, varam lejā uzdot arī jautājumu, ja kaut ko neesam līdz galam sapratuši, kāpēc ir tieši tā un savādāk, un aizejot atpakaļ, mēs tātad redzam, kad mums ir nomainījusies atsteņa, tad mēs šo materiālu esam apskatījuši. Tad ļoti daudz īsti tādu video par konkrētiem manevriem. Te ir ļoti daudz ko mācīties, un to jūs visu varēsiet darīt. Tālāk, protams, mūsu slavenie virtuālajie braucieni, kuri ir ļoti daudziem palīdzējuši nokārtot eksāmenu. Arī šeit mums ir visas pilsētas pieejamas. Rīdziniekiem, protams, aktuālāk ir Rīga. Tad Rīgā arī ļoti daudz dažādi virtuālai braucieni, kur mēs varam virtuāli izbraukt. Tad Krasta ielu, Āgenskalnu, visas pārējās vietas. Tad, lai laikus sagatavotos, lai zinātu, kādas zīmes mūs sagaidīs, lai mācītos sekot līdz visām ātruma maiņām, visam pārējām, visām priekšrocībām, tad viss šis materiāls, viss šis saturs ir pieejams, un tad būs pieejams ikvienam mūsu autoskolas audzēknim. Tad šeit mēs redzam, visu laiku mums izliks jautājumi, mēs sekojam līdzi, pēc tam mēs tad varēsim apskatīt savas kļūdas, izanalizēt un tā tālāk un gatavoties kārtīgāk braukšanas nodarbībām. Šeit mēs redzam arī paskaidrojumu, kaut ko nepareizi esam atbildējuši un tā. Tā kā super daudz satura, kas jums noteikti palīdzēs tad krietni īsākā laikā sagatavoties CSDD eksāmenu. Ja jūs tiešām iespringsiet, to visu izmantosiet, es domāju, ka
mums parādīsies arvien vairāk jaunu rekordu, cik īsā laikā tiešām kursanti pie mums pabeidz eksāmenus. Mums jau ir vairāk šobrīd tādi kursanti, kas to ir pierādījuši, kad mēs tiešām spējam ļoti īsā laikā sagatavot. Tagad kopā ar šo Bavas ekosistēmu, es domāju, ka tas rezultāts vispār kopējai visai šai kursantu plūsmai paliks tas rezultāts daudz labāks. Un, protams, arī dažādi lekciju video, kur mēs varam par transporta līdzekļu kontroli, pieņemsim, samācīties dažādas lietas, par pārnesumu pārslēgšanu, par gaismām, par pozīciju, par pieregulēšanos, par visu, kas jums ir tātad aktuāls. Protams, ka varēsiet skatīties dažādus, šeit ir salikti starp citu pilnībā visi mani filmētie eksāmena video, kas ir no paša sākta gala, līdz pat jaunākajiem, kurus arī, protams, jūs varēsiet skatīties un iemācīties daudz ko priekš sevis no šiem te video. Tālūk, es būšu jums parādījis, centos to darīt diezgan tādā īsā laikā, tiešām ļoti ātri visam izskainot cauri. Tad šādi izskatās Bavas ekosistēma. Mēs esam vienīgā autoskola Latvijā, kas piedāvā kaut ko tādu. Būs dažādi update vēlāk, saturs noteikti tiks papildināts. Man jau ir ļoti garš video saraksts, ko es vēl vēlos pievienot, lai palielinātu šo efektivitāti. Bet kopumā, jā, tad, kā jūs redzat, mēs tiešām ļoti strādājam, ļoti cenšamies. Ne tikai tagad mēs vairāk darām, tā kā es agrāk darīju, ka es tikai ražoju saturu, bet mēs arī domājam priekš šīs funkcionalitātes, tiešām radīt kaut ko tādu, kur viss ir vienvieta un viss ir ērti. Un tad šeit tagad mūsu jaunajā mājaslapā viss ir vienvieta, viss ir ērti, un šeit ir ļoti daudz dažādu informāciju. Tā kā, manuprāt, kur vēl labāk, teiksim, mācīties un sagatavoties eksāmenam, kā izmantojot šo. Un arī, ko es pateikšu, tad tie kursanti, kas mācās citās autoskolās, un ja jūs neesat apmierināti ar viņu tad iegūto pieredzi, jūs jebkurā brīdī varat pārnākt pie mums, neatkarīgi vai jūs pie viņiem teoriju esat pabeiguši vai neesat pabeiguši, varēsiet vienkārši no jauna iziet pie mums teoriju, ja esat pabeiguši, tad varēsiet turpināt ar braukšanām, izmantojot šo te visu saturu, visas šīs te mūsu iespējas sniegtās, tā kā pilnīgi jebkurš kursants neatkarīgi kādā līmenī jūs esat, jūs jebkurā brīdī varat pārnākt uz mūsu autoskolu un tiešām mācīties, kā man ir iepaticies tas vārds Bava ekosistēmā, jo tā tiešām ir ekosistēma, tāpēc, ka tur ir pilnīgi viss, gan braukšanas nodarbību vērtējums, visi online pieraksti, maksājumi, saturs, e-vide, pilnīgi viss. Tad viss, kas vien ir iedomājums, kas ir saistīts no nulles līdz, piemēram, no A līdz Z, jā, tad liekot tiesības, pilnīgi viss šeit ir nepieciešamais, un pat vēl daudz, kas papildus, lai padarītu jūs šo apmācības procesu daudz efektīvāku un jūs ātrāk tiešām esat gatavs un ar labām zināšanām un tā. Tālūk, tāda izskatās Bava ekosistēma. Es domāju, ka pēc gada diviem viņa būs vēl vairāk attīstīsies, bet šis ir mūsu pirmais tāds, sauksim to par prototipu, kas ir palaists un kurš tagad ir sācis darbu. Tie, kas plānojat mācīties, vēl tikai iestāties kādā autoskolā, es domāju, ka jums ir skaidrs tas, ka neviena autoskola nepiedāvā neko tādu. Arī nodarbību cenas mums patiesībā, ja tā paskatās, starp tur lielajām skolām mums ir tiešām pašas lētākās cenas. Tieši šī iemesla pēc, lai tad nodrošinātu pieejamību katram. Un plusā jums vēl tagad nāk šāda ekosistēma bonusā. Tas ir tā kā neatsvarami. Un es domāju, ka tur pat nav jēgas domāt par to, lai iet uz kādu citu skolu, kad šīs sniegtās iespējas šeit ir vienkārši nesalīdzināmas. Tur vienkārši nav ar ko salīdzināt, un tas ir skaidrs, ka šī ir pilnīgi vispār cita pieredze un pilnīgi citas zināšanas, kuras jūs iegūsiet, izejot cauri šai Bavas ekosistēmai.